Ir tāda Melissa Argiros. Viņa ir nekustamo īpašumu uzņēmēja Amerikā. Un šī Melissa Argiros drīzumā kļūs par ASV vēstnieci Latvijā. Un mūsu jau vietējie mēdīji jau paspēja viņai uzmesties virsū, ka viņai nav nekāda tur diplomātiskā pieredze. Kas svarīgāk, diplomātiskā pieredze vai tieši pieeja Baltajam namam? Ne, viņa ir pietuvināta Trumpam. Viņa atbrauks un skaidri pateiks konkrēti, kas Latvijai jādara, lai būtu labas attiecības ar Ameriku. Ko mēs redzam? Mūsu augstākās amatpersonas nav tikušās ar ASV prezidentu pēdējā gada laikā. Ir bijuši kaut kādi lielie pasākumi, kur varbūt roku paspieduši, bet te tāds divpusējas sarunas nav bijušas. Vienlaicīgi, ko mēs redzam? Somijas prezidents ir ticies ar Trumpu jau 5 reizes. Gan Baltajā namā, gan Morlago spēlējis golfu ar Trumpu. Mūsējie nav tikušies līdz šim nevienu reizi divpusējās sarunās. Tas par kaut ko liecina. Vai viņi gribēja? Trumps regulāri tiekas ar Orbānu, Trumps regulāri tiekas ar Itālijas premjere Meloni, ar citiem Eiropas līderiem, bet ne ar Latvijas līderiem. Tas par kaut ko liecina, jo Trumps zina, ka mūsu politiskā elite saucamā strādāja pret Trumpu, aģitēja pret Trumpu. Varbūt nebija tik daudz tie latviešu balsotāji Amerikā, bet visi tie izteicieni bija ļoti neglaimojoši. Streips, Ozoliņš, ko viņi ir sarunājuši tiešā eterā, bet tā ir oficiālā pozīcija. Ja Latvijas radio vai Latvijas televīzijā kādā pārraidē, tiešraidē Trumpu vienkārši aptaisa, maigi izsakoties, vai ne? Tas par kaut ko liecina. Viņa nebrauc uz šejieni atpūsties, nebrauc uz šejieni apmeklēt tikai kultūras pasākumus. Viņa nāk no biznesa vides. Viņas uzdevums ir sakārtot Latvijas-Amerikas attiecības. Viņa redz, ka šis reģions ir strateģiski svarīgs priekš NATO valstīm. Mums ir 450 km gara robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. Tā kā es lieku lielas cerības, ka jaunā vēstniece, viņa attiecīgi palīdzēs attīrīties mūsu politiskai varai no visas šīs pagātnes. Un es domāju, ka tas arī lielā mērā ietekmēs arī to, kāds būs noskaņojums mūsu sabiedrībā. Jo ļoti bieži ir bijis teikt tā, ka mēs ar amerikāņiem, un visas šīs LGBT vērtības tiek stumtas cauri. Viss šis liberālisms, vai ne? Tas ir beidzies. Trumps skaidri ir pateicis. Ir sieviete un vīrietis punkts. Viss šīs LGBT kustības, tās vairs nav prioritātes. Tā kā es domāju, ka es lieku lielas cerības uz to, ka mēs ar Ameriku izveidosim labas attiecības.